Šodien tiekamies ar Diānu Kotāni, Sijā Preļu saimnieks komunālās daļas vadītāju. Sveika, Diāna! Sveicināti! Ir pavasaris, ar cilvēku organizēt talkas, arī lielā talka ir mums priekšā 26. aprīlī. Gribēju prasīt, kādas aktivitātes pavasarī šajā sakarā ir ieplānojis Sijā Preļu saimnieks. Jā, tik tiešām pavasaris ir tīrības un rosības laiks. Tāpēc Sijā Preļu saimnieks kopā ar Preļu novada pašvaldību organizē vides sakopšanas norises Preļu novadā un pilsētā. Preļu pilsētā Sijā Preļu saimnieks atkrituma apsaimniekošanas daļa organizē pavasara talku privātmāju iedzīvotājiem. Tā ir lieliska iespēja bez maksas atbrīvoties no sadzīves tehnikas, dārza un lielgabarīta atkritumiem. Talkas norisināsies 5. un 12. aprīlī. Savukārt Vislatvijas lielā talka šogad norisināsies 26. aprīlī ar moto "Esam daba, esam kopā". 2024. gadā lielās talkas ietvaros kopumā tika savāktas 20 tonnas atkritumu. Vai šogad varam vairāk? Es domāju, ka noteikti jā. Tāpēc aicinām piedalīties ikvienu Preļu novada iedzīvotāju, lai sakoptu, labiekārtotu un padarītu skaistāku vidi mums visapkārt. Kas jādara, lai piedalītos lielajā talkā un saņemtu talkas maisus? Piesaki talkošanas vietu vietnē talkas.lv, saņem talkas maisus, Sijā Preļu saimnieks komunālajā daļā talko un nodod ziņas par savākto maisu atrašanās vietu. Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet arī stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus un darīt citus labus darbus. Paldies, Diāna! Saki, kur cilvēkiem meklēt aktuālo informāciju? Aktuālo informāciju var meklēt vietnē Facebook, pašvaldības mājaslapā un vietējos laikrakstos.